Pagaidām Pieeja Rīga izmanto Rīgu un iedzīvotāji ar visām ģimenēm pārvācās uz Pieeja Rīgu. Ar ko jūs pievilināsiet šos cilvēkus atpakaļ un kas būs, ja neizpildīsiet solīto? Es esmu ļoti daudz domājis par šo problēmu, savulaik esot Pierīgas pašvaldības mērs, jo tie iedzīvotāji paliek vairāk un viņiem vajag skolu un bērndārzu. Pirmkārt, ir jāsaprot, kāpēc cilvēki atstāja Rīgu. Un tātad tas jautājums par drošību, bērna ceļu uz skolu, pulciņu un mājām, un vispār dažādu bērna pakalpojumu pieejamību. Es domāju, pulciņas, otrās dienas aktivitātes, kur Rīgai ir diezgan daudz darāmā. Jā, mēs redzam apkaimju vajadzības, bet mēs neplānojam 15 minūšu pilsētu veidā, cik tad cilvēkam ir pieejami būtiskie pakalpojumi. No maza līdz sirmai galvai. Es neiešu dziļumā, jūs sapratāt domu. Tad ir būtiski, ka Rīga strādā pie cēloņiem. Otra lieta, kurš ir tas segments, un šeit man patika, ko teica Ķirša-kungs, tad jāsaprot, ka gan Pierīgas, gan visas valsts jaunieši vienu dzīves posmu pavadīs Rīgā. Tās ir augstskolas. Un vai pat tehnikumi, vismaz Pierīgas gadījumā, visi tehnikumi gandrīz Rīgā, ja neskaita Olaini. Tad šis ir tas zelta brīdis, kad jaunieši ieskatās viens otrā, veido ligzdu, domā par ģimeni, un ja šajā dzīves posmā Rīga viņiem piedāvā foršus risinājumus īres mājokļiem, vai drošiem kvartāliem, vai modernai pilsētai, kur var braukt ar velo, iet kājām, cilvēks jūtās komfortabli, tā ir Rīgas iespēja atgūt šos cilvēkus atpakaļ no Pierīgas. Un tas ir tas, ko es domāju, es ļoti labi sapratu, kāpēc viņi nāca uz Pierīgu, es viņus varētu arī dabūt Rīgā, ja mēs izdarām savus mājas darbus. Es varētu iet dziļumā, bet es nekavēšu laiku, jūs uztvērāt ideju. Otrs, mēs varam strādāt uz citiem segmentiem. Studentu pilsēta. Mums ir konkurētspējīga Stradiņa augstskola. Un mēs varam piesaistīt no Eiropas tos iebraucējus, kas arī varētu veidot ģimeni šeit Latvijā, kurus mēs vēlamies, jo šobrīd brauc tie, kurus mēs nevēlamies. Tie spiķis vadātāji un šoferi un tā tālāk. Tad mums ir jāveido kaut kur arī proaktīva, aicinoša, atvērta politika pret tiem, ko mēs tiešām vēlamies, speciālistus, IT nozarē vai medicīnas nozarē tā tālāk. Jūs uztvērāt idejas, neiešu dziļumā, bet arī šeit varētu būt lauks, pie kā mēs varētu strādāt. Un kas būs, ja neizpildīsiet solīto? Tie, kas mani pazīst, es neesmu runātājs, es esmu darītājs. Es manus var redzēt darbus gan pašvaldībā, gan ministra amatā. Man bija tas gods atbloķēt Rīgas attīstību, kad jums bija apturēts teritorijas plānojums. Tas nebija vienkārši, juridiski nebija vienkārši, bet es esmu darītājs. Es ceru, ka jūs to redzēsiet ļoti ātri. Sakiet, pēdējais jautājums. Kā jūs personiski jūtaties, kā jūsu amats ir mākslīgi izveidots un rīdzinieki nevēlējas par to maksāt? Rīgas metropoles vicemērs ir bijis, šis jau laikam ir 3. sasaukums. Tiesa, mums īsti nav veicies izveidot praktisku sadarbību, un arī tie formāti, kā Rīgas plānošanas reģions, īsti nedarbojas nekā lēmumu pieņemšanas platforma, nekā finansēšanas platforma. Un es esmu bijis otrā pusē, no Pierīgas puses, mēs esam klauvējuši Rīgai gan Ušakau laikā, gan Burau laikā, gan Staķa laikā. Un es īstenībā redzu, kā to var iekustināt. Būtu jāsāk ar kapitāla sabiedrībām, kā piemēram Rīgas ūdeni, kur ir ļoti gatava situācija tam, lai Rīgas ūdens paplašinātos, lai Pierīgas iedzīvotāji varētu maksāt par Rīgas vienu no būtiskiem pakalpojumiem un ilgtermiņā veidot efektīvāku sistēmu. Nevis veidot dalītas sistēmas, dārgākas sistēmas, kur cilvēki pārmaksā. Par Rīgas satiksmi tas ir garāks stāsts, bet viennozīmīgi tā tad ir jābūt vīzijai, ka Rīgas transporta sistēma ir integrēta, vienota, kad šeit reģionālie varētu arī nebraukāt, vismaz uz tuvo Pierīgu, bet ir jādara šie priekšdarbi. Es jau daudz izstāstīju, un šeit arī Rīgas satiksme varētu būt papildus ieņēmums, ja viņa un pat Pierīga un Rīga izdara šos te priekšdarbus. Ja tad Rīgai ienāktu daudz naudas no tā, ka cilvēki maina savu uzvedību. Un šie ir ļoti konkrēti risinājumi, ko es domāju, mums ir jāizveidot šīs redzējums un vienošanās šobrīd, un soli pa solim mēs viņiem tuvojamies. Paldies par atbildēm. Lūdzu.